tā kā Rudolfs Blaumans ar savu māti un tēvu atnāk tur dzīvot, tad liepiņas ir tādas nelielas un šmaugas, un patiesībā liepas ir, vienīgie koki, jo daudzi vecie koki jau mums ir arī aizgājuši, kur ir redzējuši, kā Blaumaņi atnāca, redzējuši, kā saimniekojuši, cik grūti sūri te ir strādājuši, jo zemīte mums te ir sīksta un mālaina brakos. Savukārt mežos ir gravas, kas ir ļoti skaisti veidojumi, bet tīri praktiski ir sarežģīti. Un arī braku liepas ir redzējušas, kā muzeja izveidoja. Pirms 53 gadiem sākās lieli atjaunošanas darbi. Redzējuši, kā ir apmeklētāji braukuši, un ļoti daudz ir braukuši, un arī ļoti daudz kādas ir redzējuši. Un tagad mēs domājam tā ar muzikantu. Mums tie liepiņas ir šūpolītes. Un vajadzētu, kad kungs savu kundzi, kā tādā tālā jaunībā, tā mīļi pašūpināt. Jā, svēta vieta pie liepiņas. Šūpolītes mums arī dodas tik uz laiku. Nu kā mums neizmantot? Jā. Nu tad mēģināsim iešūpināt un atcerēties jaunību. Pieturi! Jā. Muzikā varbūt jāpietur, lai tie koki. Jā. Lai tā iešūpojas mīļi zem liepiņas. Liepiņa mums šobrīd zied, bet šogad laikam tā mazāk to ziediņu. Jo saulaināka diena, jo vairāk rosās pie liepiņas. Nu kā ir? Labi vai ne? Opīti gan nešūpināsim. Jā. Pietiek, kad omi iešūpinājām. Omīti, jā. Jā. Tagad tādi mīļi iešūpināti zem braku svētajām liepiņām. Mēs dosimies uz dzīvojamo māju. Dosimies uz